Nu, ja tu beigās šo neapdrošini ar auga aizsardzības līdzekļiem, tad atkal mēs kaut ko darām un kaut ko nedaram. Mums nevajag ekstra papildus kaut kādas braukšanas laukā, miglošanas, kas arī maksā naudu. Liekas, viens ir produkts maksā, bet tikpat uz hektāru vai vairāk gan iznāks tas brauciens. Kā tāda rezistence tur it kā nav, jā, bet jutīgums ir samazināts. To mēs varam just arī pēc saviem izmēģinājumiem. Viņiem jau nesāp galva kā tālāk. Viņš šobrīd izmanto to situāciju, kas viņam ir. Viņš maksimāli mēģina nopelnīt. Protiokanozols pāri visam. Protiokanozols, jā, potenciāls vienā no laukiem. Man likās neticams, jā, bet rapsim bija 8 stundas. Labdien, cienījamie skatītāji! Šodien mēs uzsākam kārtējo mūsu podcastu sēriju Audzēt un augt. Un šodien mēs runāsim par auga aizsardzības līdzekļiem, aktivitātēm, aktualitātēm un jaunumiem lauksaimniecībā. Šodien mēs esam paaicinājuši pie mums mūsu ekspertu Irtu. Sveiks! Sveiki visiem! Sveiks! Pastāstīji, sāksim ar tevi. Tavu pieredzi linās, ko tu dari, kādi ir tavi galvenie uzdevumi un lielāki izaicinājumi šeit? Nu jā, Linas agro jau es esmu 19 gadi, bišķi vairāk būs jau 20 tā iet. Sāku kā agronomijas nodaļas vadītājs. Šobrīd manā pārziņā viss, kas saistās ar auga aizsardzību. Visas kultūras, indikācijas un produkti. Jā, pilnīgi visi herbicīdi, fungicīdi, insekticīdi, protams, arī tehnoloģijas, ko labāk, kā labāk lietot, arī produktu izvēle, tā viss ir manā pārziņā. Tagad ir pavasaris. Zemnieki jau skraida pa laukiem, braukājot pa Latviju, pa mūsu lauku dienām un semināriem. Pastāsti, ko tu esi tagad redzējis, kas ir tāds aktuālākais, kas ir jauns? Nu jā, es esmu nedaudz pabraukājis. Pirmais jau ir Zemgala, kas ir vistuvāk man šobrīd. Tāpat ir Kurzeme, Vidzeme, Sēlijas gals būts. Ja tā salīdzam šobrīd kultūru attīstības ziņā Zemgala ir priekšā visiem. Tad nāk Kurzeme un tuvā Vidzeme, tā ogas gals. Un viss samāk, tā lielākā atbilcība, tā būtu kultūrologiem ir tas Latgales gals Sēlī. Laika apstākļi, jūs redzat, kādi mums ir. Mums ir vai nu silts vai augsts, kas augus ļoti strauji liek attīstīties viņiem. Un tā attīstība viņiem ļoti strauji notiek. Tā kā šobrīd mums atkal siltuma vilnas un lauksaimnieki mēģina ķert, ko var, un mēģina paspēt, jo tie augi attīstās un ļoti grūti tikt viņiem līdz ar auga aizsardzības pasākumiem. Tu teici, ka pa reģioniem tā atšķirība ir pat ar aci pamanāma, ja? Ja mēs paskatāmies, teiksim, Latgali un salīdzinām ar Kurzemi, ja? Tā kā, ja mēs tā brutāli noapaļojam, cik tur varētu būt tā atšķirība dienās vai attīstības stadijām, kā ekspertās izskatās? Grūti pateikt, tā grūti izvērtēt. Es teiktu, varbūt tās 3 līdz 5 dienām. Kurzemē ar Zemgali varbūt būs līdz 3 dienām, Latgalē varētu būt varbūt tā nedēļa vēl līdz iznāk tā. Tā atkarīgs ir no šķirnes, atkarīgs no sēšanas laika, tas, protams, arī ietekmē to attīstības. Cik dziļi iesēts ir tas augs, un sevišķi tas uz labībām attiecās, kad viņš ir dziļāk iesēts, viņš vēlāk pamostās. Šogad diezgan tāds tie laikapstākļi, kā tu arī teici, diezgan interesanti, jā, ir augstuma viļņi, atkal siltums. Ziemā arī nevarēja saprast īsti, kad viņi sāksies un kad viņi beigsies, vai ne? Jautājums ir par rudeni. Tie laikapstākļi, kas mums bija rudenī. Rudens pagājušajā gadā īstenībā bija diezgan salīdzinoši maigs, jā, un bija ieildzies, jā. Kādu iespēju tas ir ietekmējis uz ziemājiem?
Viennozīmīgi, ka uz ražu potenciāli tas ir pozitīvi. Jā, ja labības viņas ļoti labi saceroja jau rudenī. Katram augam ir vismaz kā minimums 3 ceri, kas ir tā kā pozitīvi, un tas ražu potenciāls ir ļoti augsts. Gan rapšiem, gan labībām. Bet problēma ir lielāka, ko es redzu tā, ka joprojām vēl liela daļa lauksaimnieku vienkārši rudenī nelieto herbicīdus uz labībām. Un tā kā arī attīstās kultūra augi, arī nezāles aug. Un šobrīd šajā brīdī viņas ir jau salīdzinoši lielas, un viņu ierobežošana jau ir apgrūtināta diezgan liela. Jo jārēķinās mums ar lielākām herbicīdu devām, mums ir jāsteidzās, nedrīkst nokavēt, kas atkal papildus arī kultūra augam rada papildus stresu, un tā rezultātā, šobrīd saņem ļoti daudz zvanus, ko drīkst jaut kopā, jo šobrīd mums ir siltuma vilnis, mums jau vakar bija silts, šodien ir silts, un lauksaimnieki saprot, ka viņi nepaspēs visu izdarīt, teiksim, dažādos miglojumos, viņiem viss ir jādara vienā laikā, jo šī nedēļa, kad mums tas siltumu, tas augs vienkārši skries. Un tad ir jautājumi, ko drīkst jaukt, ko nedrīkst jaukt, lai nenodarītu kaitējumu kultūra augiem. No tās pieredzes un to, ko tu redzi uz doto brīdi tojos laukos, kurus mēs monitorējam, kas tas top 3 nezāles, ar kuram tagad nākas cīnīties, un kādas ir tavas rekomendācijas? Šobrīd, atšķirās nedaudz par reģioniem nezāles, bet, pamatā visiem ir liela problēma. Viendīglapa nezāles, tā ir rudasmilga, lāčauza, Mauras karene, kas tās stopa. Bet tur vienēsim lāčauza visas iekšā, tur gan neauglīgās, jumtauzas un viss pārējais. Zemgalē vēl tam visam nāk problēma rudasmilgai, kurai ir rezistenta pret lielāko daļu herbicīdu viendīglapju. Un tāpat ir ienākusi iekšā virsa, kas arī rudenī spēcīgs augus, un šobrīd jau viņi ir gandrīz jau pārņem labības, kur atkal ir kura arī ir rezistenta jau atklāta, un kurai ir specifisks herbicīds, vai darbīgā viela, kuru var izmantot, lai šo ierobežotu. Un tāpat ir rudasmilgas, kumelītes, sākās panātris, daudz ir, kas ir tāda izteikti pavasara nezāle, kas ļoti strauji attīstās, un šobrīd jau viņi praktiski būs jau noziedējusi. Un kā mēs zinām, visas nezāles, kuras jau sāk ziedēt, viņām tā izturības herbicīdiem ir daudz augstāka kā pirms ziedēšanas. Jā, un tad no mūsu puses tas rekomendācijas, viendīglapa nezālēm. Ja mēs runājam tagad par rudeni, kas tur varētu izglābt to situāciju. Un, ja, rudenī nav darīts, ko mēs tad vēl pavasarī varam izdarīt? Tā tad rudenī mums diezgan plašs herbicīdu spektrs, ko mēs piedāvājam, sākot no gatavajiem Legacy Pro Completes. Tad nāk kombinācijas Boxers, Elipris, Flights Forte, Pontos. Tie, kas, plaši spektru un ierobežo arī viendīglapas sējumos, bet tur šeit varbūt tās nedaudz jāņem vērā, kas ir tā pamat nezāle. Tiem, kam ir problēmas ar Mauras kareni, noteikti ieteikt izvēlēties produkts, kas satur pendulmetrīnu. Tādā ziņā labi. Un otrs, kas ir noteikti jāņem vērā, šiem herbicīdus lietojot, viņi jālieto saulēcīgi, jo efektivitāte dīkstot nezālēm viņiem samazinās, līdz ar to ir praktiski par melnu zemi, vai tikko kultūra augs ir sadīdis. Tad vēl ir produkti, ko mēs ierobežam tikai divdīglapas rudenī. Šeit mums ir diflukpenikanu saturošie produkti, Mateno Duo un Nuanci, kas ir reģistrēts rudenī. Šiem mēs tīri ierobežo divdīglapu nezāles, tas tātad reiz attiecīgi ņemam vērā, ka pavasarī mums ir jāierobežo
vienīglapņa zāles sējumos. Jā, tad rudens mums principā kalpo kā bāze. Jo tiraks ir rudens, jā, jo mazāk darba un investīcijas ir pavasarī, jo pavasaris būs vienmēr dārgāks, vai ne? Vien dārgāks, un tajā pašā laikā nezāles aizņem vietu, paņem varības vielas, mitrumu, sauli, un viņas vienmēr sāk augt ātrāk pavasarī kā kultūra augs. Kā rezultātā viņas dabūna kā handikapu, un tam kultūra augam beigās pats tiek nomākts. Jā, un to ļoti var redzēt, teiksim, kad braukājot pa sējumiem, kur ir rudenī miglots vai ierobežots nezāles, un kur nav rudenī, tad mēs pilnīgi redzam ļoti dažādi izskatās šie kultūra augi tieši. Jā, pašam arī bija sanācis papētīt tas NDVI kartes, ko mēs redzam mūsu Geoface, teiksim, platformā, jā, un tur arī bija izteikti, vienkārši tā atšķirība bija vairākas vienībās, jā. Tur konkurence, tas ir viens, tad, principā, iespējas tālāk uz gan sakņu attīstību ir, gan arī uz turpmāko augu attīstību. Un pie tam mēs jau nevaram iztirīt to lauku līdz galam, arī pēc tam Segu banka mums papildinās. Jā, tieši tā, jā. Nu jā, un tad labi par nezālēm plus minus ir skaidrs, jā, tad tiem, kuriem ir problēmas ar to saucamo fonu, tad ir, jānodarbojas ar saucamo tīrīšanu pavasarī. Jā. Tie aktuālākie produkti varbūt uz doto brīdi. Jā, šeit ir atkal noteikti. Šobrīd es teikšu tā pamatā vairs nav lauku, kuros nebūtu vienīglapņa zāles. Runājam par labībām. Un šeit tad mums ir arī jau diezgan plašs spektrs, ko mēs piedāvājam saviem lauksaimniekiem. Un tātad nav tādi gatavie produkti, kas ir mums Incello, mums ir Avoxo, Tombo, tie tādi populārākie. Es, teiksim, sevišķi, kur ir ilgstoši lietot tie produkti, kas teiksim, kā Tombo vai Incello monitori, kas kādreiz bija populāri, vai Huzārs, Broadways, Rexade, kas principā ir darbīgās vielas ir no vienā grupā, un līdz ar to viņi jau šobrīd lielai daļai nezāļu izstrādājusies rezistents. Un tādā veidā es redzu tādu perspektīvu Avoxai, kur ir divas darbīgās vielas, kas strādā un no dažādām grupām, kas strādā uz vienīglapņa nezālēm. Tādā veidā mēs tomēr kaut kādā veidā tomēr to rezistences risku samazinām. Tad, principā, pirmais ir augu maiņa, kas var samazināt riskus, jā. Un tad arī vai divas darbīgas vielas, vai pat vairāk, jā. Arī sezonu maiņa, jā, tomēr. Kaut kā pamainīt nedaudz, lai neveidojās tā rezistence, un saulaicīgi lietot herbicīdus, jo bieži vien jau mēs esam redzējis sējums, kur izaudzē rudsmilgi, izaudzē to pašu vējauzu un to, kad viņi skarā un tad attopās, ka jāmiglo. Mēs jau nomiglojam, tā nezāle nokrīt, bet pamatā viņi to sēklu paspēj izveidot tāpat tās. Jā. Tagad neiesim varbūt tam kopējām tendencēm, jā, bet ir par šo sezonu. Jā. Mēs saprotam, ka augi reģions no reģiona atšķirīgi. Jā. Saceroši ir labi. Pirmais regulators un arī herbicīds. Kādi ir ieteikumi un kādi ir novērojumi? Kādas ir tendences tagad? Tā situācija, kā mēs minējām, ir diezgan tādas sarežģīta tieši dēļ laika apstākļiem, jo mums bija viens siltumvilnis, šobrīd ir nākamais, pēc kur atkal sekos kaut kāds augstums, vairs nebūs tik augsts, kā bija, bet tāpat tas būs bišku vēsāks. Tad, ja mēs runājam par labībām, principā šobrīd manā skatījumā vairs īpaši jēga nav izmantot stabilānu, jo šobrīd jau tie praktiski ir labības jau ir kaut kur 29, 32 attīstības stadijā, un šajā brīdī, principā, stabilāni jau ir vēlu, un praktiski ir jāizmanto augšanas regulātori, kas strādā jau uzreiz, lai nobremzētu šo pirmo posmu. Stiepšanos. Jā, jo, ja mēs uzliksim stabilānu vai tas pats modus, viņam ir laiks vajadzīgs, un kamēr viņš sāk iedarboties, un šajā siltumā, tas arī kviesis stiepjas gan arī pa dienām.
Un, kad viņš sāk strādāt, mums tas pirmais posms jau būs izaudzis vismaz jau centimetru un vairāk, kas jau praktiski viņš būs garš un viņš nespēs vairs to augu noturēt. Un runājot par rapšiem, regulators vai fungicīds? Mans ieteikums noteikti ir gan regulators, gan fungicīds noteikti, bet arī rapšiem šobrīd es teiktu, tas regulators jau savai funkcijai būs pa vēlu. Šodien praktiski ir jau fungicīdi noņem to ziemas infekciju kaut kādas perēkļas, lai šo augu pasargātu, lai jaunās lapas, ka viņš aug, lai viņas būtu tīras un infekcija nebūtu infekcijas perēkļi. Jā, bet regulators, jā, ja mēs tā runājam par skatoties šo pavasaru, tad viņš vajadzēja lietot tajā pirmajā siltuma vilnī, kad varēja uzlikt, jo kad rapsīši bija maziņi, viņš jau bija rozetē un nebija pirmais, varbūt tikko sāka stiepties galvenais dzinums augšā. Tagad droši vien visaktuālākais ir droši vien darbs ar insekticīdiem. Jā, šobrīd ir pēdējais, ko varam rapšos noteikti nezāles, kāda ierobežot, un galvenais insekticīdi, jā. Mēs runājam par rapšiem, principā jau ziedkopi noteikti zemgalē ir ārā, un šeit jau ir noteikti sistēmas un kontaktu iedarbības insekticīds, kas jau no kontaktu ierobežos jau esošos kaitējumus laukā, un sistēmnieks vēl strādās ilgāk, lai ilgstošāks tas tā iedarbība būtu. Un pamatā jau šobrīd aktuālais ir noteikti spīduļi, kaut kādi vēl noteikti stublājas mecernieks, skraida riņķiņi. Bet jā. Arī lietoju, teiksim, saulēcīgi fungicīdus, jā, pat arī ir tas kodums, teiksim, arī iespējama vieta, kur tā slimība var ienākt arī, jā, tad tikai samazinām to risku. Tad jābūt tāpat gan fungicīdam, gan arī preventīva darbība. Jā, šobrīd, tās, ja mēs izvēlamies, tad jau kā regulātori rapsī kā regulātori un fungicīdi būs gan tebukonazola saturošais vai metkonazola saturošie produkti. Tāpat ir Syngentas Toprex, kur ir 2 fungicīdi iekšā, vai Bayera Tilmors, kas kā regulators, gan kā spēcīgs fungicīds būs. Jā, un tagad paslēdzoties uz vasarājiem, tad viens galvenais jautājums, tikko biju benzīntankā, satiku vienu zemnieku no LS puses, saku prasīt, kā tev tur, vai tu jau kaut ko sācis sēt, vai ne? Viņš teica, ka man jau auzas dīkst. Un zirņi jau arī tūlīt. Tad tavi ieteikumi, uz ko tagad vairāk vajadzētu skatīties, ja, teiksim, mēs runājam, teiksim, no herbicīdu portfolio puses? Jā, tu jau minēji, principā, jā, ka, zirņiem būtu jābūt iesētiem. Auzas, es teiktu, arī noteikti jau vajadzēja iesēt, jo viņas ir salīdzinoši salizturīgas un viņas tās pavasara salnas neskādē. Jā, un šobrīd jau aktuāli ir saprast, ja runājam par tauriņu ziežiem, zirņu pupas, kā to tehnoloģiju izmantot, jo šobrīd mums ir, varētu teikt, 2 tehnoloģijas. Viena ir pēc sējas par melnu zemi mēs apstrādājam ar herbicīdu, tas pēc tam notur to fonu un neļauj nezāles dīkstot uzņem darbīgo vielu un praktiski, to lauku notur tīru. Otrs variants sagaidām sadīgs nezāles, un tad strādājam ar no basfaru korumu, kas jau ierobežos sadīgušās nezāles. Un šeit ir atkal tas brīdis, kurā brīdī smalkais noķert, kurā brīdī šo herbicīdu lietot, jo tās nezāles tāpat dīkst nevienmierīgi, kā ātri, kāda vēlāk, un nepārjaukt pa daudzas, un tajā pašā laikā neatstāt, ka vēl liela daļa nav sadīgus. Šeit, gan tas risinājums ir no basas puses arī ieteikums dalīt uz pusēm šo herbicīdu, kā vienu pusdevu pa pirmajo to vilnu nesāks augstu tā, un otru daļu tad pa otru pa vilnu. Tādā veidā mēs, teiksim, maksimāli plašāk spējam nokontrolēt šīs nezāles. Un šeit jau tā, ko es jau pieskāros tam arī pie labībām, ka tās nezālītes ir maziņš, tā mazā deva nostrādā efektīvākā uz lielām nezālēm. Šeit jau tas pats arī, ja mēs audzējam, iespējams, ka uz kādu nezāli arī tā lielā deva varētu nenostrādāt.
Runājot par augsnes herbicīdiem, tur, es domāju, tā sistēma ir ļoti sarežģīta un tas princips, kā viņi strādā, un tāds mūžīgais jautājums, kādiem ir jābūt apstākļiem, cik jābūt kvalitatīvi sastrādātai zemē, vai tur drīkst būt salmu atliekam, organikai un tā tālāk. Kādas visbiežāk pieļautas kļūdas, teiksim, strādāt ar augsnes herbicīdiem? Kāpēc viņi nav efektīvi? Kādreiz? Nu, šeit ir noteikti vairāk faktori. Viens no tiem ir augsnes tirskāts mitrums, jo augsnes sausāk, jo efektivitāte herbicīdiem samazinās. Nu, kā mēs zinām, jo tāda ceļš viņi ir viegli smilšaini, viņam tas ūdens, tie mūsu pilieni savalkās kopā un praktiski atstāja vietas, kur viņš praktiski nenostrādā. Nu, šeit gan ir risinājums. Mūsu rekomendācija ir pievienot virsmas aktīvu vielu silikonu speciāli priekš augsnes herbicīdiem. Tas atrisinās šo problēmu. Un otrs, augsnes herbicīdiem nevajag iet ar maziem ūdens daudzumiem. Šeit ieteikums ir 250-300 litru ūdeni, lai tas paklājums būtu daudz labāks. Un viņš arī spētu ielausties tajā, kādā varbūt tās cilā iekšā, kuras tā nezāles sēkla pēc tam dīkst ārā. Tādā veidā. Ja pieņemsim, pavasaris parasti mums ir vienmēr diezgan savs, ja, tikko iesējam tos pupas vai tos zirņus, ja. Kad jāiet, kad ir pats optimālākais laiks? Uzreiz pēc sējas vai kaut kāds dienas nogaidīt? Kāds ir tas visefektīvākais periods? Nu, es teiktu, droši vien pāris dienu laikā vajadzētu herbicīdu iet. Nu, protams, ja mēs nevajadzētu arī lietot pirms, ja mēs redzam prognozē kaut kādu liels nokrišņus, kas var izskalot vai iesist dziļāk šo augu aizsardzības līdzekli, un viņš principā virskārtā vairs nenostrādā. Tas noteikti jāņem vērā, un ja arī tas sausums ir un noteikti, ka tad mēģināt šos miglojumus veikt vakarā, kad nav saule, vai agri no rīta, kad ir rasa, kas to papildus mitrumu rada. Principā būtu jāpavēro arī to rases punktu, ja? Tā informācija, man liekas, arī labi pieejama arī mūsu oficiālās vietnēs, bet nākamā mēneša mēs uzsākam arī vienu projektu ar viedām meteostācijām. Sāksim pētīt mūsu laukus jau ar tādu saucamu vairāk zinātnisko piesitienu. Skaidrs, un ja piesim tas augstnieks tomēr nenostrādā, visādi apstākļi tur gadās, ja, ar ko mēs varam korekcijas taisīt? Nu jā, šeit, kā jūs minēju, viens variants ir to pašu korumu, teiksim, pēc fēniks vai stompa lietošanas. Tas ir izcinājums šeit noteikti, tad mēs nerēķinām, jau noteikti neliekam pilno devu, bet to pusdevu, kas tās mazās nezālītes, kas ir iznākuši nostrādāt, un tad vēl paliek bazigrāns un buteksons, kas ir tīri jau tāds galīgais glābēju variants. Jā, bet katram viņam tur jāņem vērā tā specifika, katrs uz ko strādā, ko nestrādā. Arī savā ziņā riski noteikti, tur ir kaut kāds iespējas tā fitotoksiskumu uzražu. Nu jā, tas protams, atstāja savu ietekmi un tas grūti izmērāms, cik mēs to ražu zaudējam, vai atkal tajā pašā laikā varbūt ir kaut ko potenciāli zaudējumi, bet tajā pašā laikā nezāle vēl lielāku ražu zudums var radīt. Skaidrs. Tad pavasarēm nedaudz jau izrunājam jau tos pirmos darbiņus un aktivitātes, kas mums būtu jāveic burtiski tūlīt jau uzsākoties maija mēnesim. Un uz nākamo daļu mēs gribētu paaicināt pie mums mūsu arī vienu no nozares speciālistiem pārstāvi no Ādamas. Evita, čau! Čau visiem, čau! Čau gan jums, gan arī tiem, kuri mūs klausās savos traktoros, jau gan jau šodien braucot mašīnās vai noliktavās vai arī ofisos. Evita, paldies, ka tu atnāci un pastāst par sevi, par to, ko tu dari un kas ir jauns Ādamai. Jā, es biznesa attīstības vadītāja Ādamā, jau būs 5 gadi. Lauksaimniecības nozarē pieredze ir jau krietni virs 10,
11. gadu arī varētu rēķināt, jā, bet uz doto brīdi vairāk esmu tieši piesaistījusies tam, lai varētu vairāk menedžēt to tirgu kopumā, nevis, teiksim, sīki pa katrai saimniecībai iet cauri un skatīties. Bet no globālām lietām jau arī rodas tās sīkākās. Okay. Pastāsti nedaudz arī par firmu, kurā tu strādā. Kāds ir tāds galvenais virziens, kas ir jauns un kad ir tie lielāki izaicinājumi šeit Latvijas tirgu? Nu, ar vārdu Adama mūsu uzņēmums Latvijas tirgu jau ir 15 gadus. Tu noteikti ar šo kompāniju zem cita vārda sadarbojas jau vēl ilgāku laiku, protams, jo bija Maktašims agrāk. Adama ir gan bezpatenta, gan arī savu oriģinālu produktu izstrādātāja kompānija. Un līdz ar to mēs esam tāds labs miksiņš, ka mēs skatāmies un mēģinam atrast tieši tos nišas produktus, kas tad arī būtu lauksaimniekiem interesējošie. Un uz doto brīdi mēs, teiksim, laikam var apgalvot, ka tiešām nebūsim vairs nekad tirgu paši lētākie. Nezinu, diemžēl vai par laimi, jo mēs esam izgājuši uz citu produktu sintizēšanu, ja, un jo viens tiešām ir skaidrs. Formulācijai ir nozīme. Un tad, kad arī iepriekš arī diskutējuši, esam ļoti daudz gan par rezistences jautājumiem, gan arī to, kāpēc pēc lieliem nokrišņiem ātri efektivitāte zūd produktam. Un, lai novērstu šos riskus, cik jau nu var, tad tagad ir pēdējais pie kā ķerties, ir formulācijas šie visi aspekti, jo šis tagad ir tāds liels diezgan cenu kritums produktiem, un lai būtu cenu kritums produktiem, no kaut kā jau tas tik un tā tiek finanšu līdzekļi samazināti, jeb, kā mēs sakam, nogriezti. Kas zaudē? Primāri zaudē zinātne. Ja, mums nav vairs tik daudz brīvu resursu, ko investēt pētniecības darbos. Ja. Otrs, protams, kas cieši, tas ir mārketings. Ja, un trešais paliek, tikai cena, ko tu spēj saražot esošo produktu, tu viņu nogādā savam klientam, un patiesībā tikai priekš šī ceļa arī tas arī tiek nosakts. Un vienīgais, ko vēl varam pielikt, kā jau iepriekš minēju, šī formulācijas uzlabojums, lai tad ar šīm darbīgajām vielām, kas jau ir mums tirgu, lai mēs varētu paildzināt viņu šo dzīves ciklu. Ir ārkārtīgi svarīgi arī šis moments, kad mēs tos produktus arī mainam. Ja? Tāpat kā mēs ievērojam auguseku, ja? Tāpat mēs arī ievērojam šo produktu arī maiņu saimniecībās. Jo pat, teiksim tā, galvenais fungicīds, bez kura nevar iztikt. Kāda darbīgā viela? Darbīgā viela, jā, un šobrīd ir proteokonozols pāri visam. Proteokonozols, jā, bet lai mēs, piemēram, kolēģi mūsu Francijā, kas ir veikuši pētījumus, un viņi jau ir nonākuši pie tā, kad mēs parasti pie sevis vēl runājam par rezistenci galvenokārt herbicīdu virzienā, jā, bet, teiksim, tur jau uzskata tajā valstīs arī, kad vairs proteokonozola efektivitāte ir ārkārtīgi kritusies. Bet viss iemesls bija tikai tajā, kad ļoti lēts produkts diezgan efektīvi strādā solo, un līdz to, kāpēc viņu kaut kur iemiksēt, un tas nonāca līdz tam, ka viņš savu efektivitāti ir zaudējis. Un tāpēc arī tas mudinājums ir no mūsu puses, lai vai cik šķistu vilinoši ar viņu iet solo, bet tomēr viņam vienmēr atrast partneri, jo patiesībā ir arī nepieciešamības, kāpēc viņam ir svarīgi pievienot kādu partneri. Lai šis miksiņš produkta, tad arī mums spētu ilgtermiņā nodrošināt šo efektivitāti pret slimībām. Pat ja mēs ejam dažreiz ar mazākām daļām. Ja tirgu parādās kaut kādi ieteikumi, tagad ir tā daļa, par ko mēs solījām jau parunāt jau iepriekšējā mūsu sarunā, par tiem saucamiem ir ok ieteikumiem, tad ja mēs runājam, teiksim, par proteokonzolu pašu, tad
Un Grits, es domāju, tu varētu nokomentēt diezgan plaši ar savu pieredzi, ja? Tad viens proteokonozols, tas nav ok, vai ne? Jā, es piekritīšu Evitai, jā, no es vēl gribēju papildināt to, ko tu teici tīri par produktu cenu un kā tas ietekmē, teiksim, vispār kopējo gaisardzības līdzekļu attīstību, jo, kā mēs zinām, šobrīd ir ļoti daudz saucamās ģenerika kompānijas, kas nāk iekšā vienkārši ar nepatentētu darbīgo vielu. Viņi vienkārši nopērk darbīgo vielu, uztaisa savu produktu, noreģistrē, un viņiem jau nesāp galva, kā tālāk. Viņš šobrīd izmanto to situāciju, kas viņam ir, viņš maksimāli mēģina nopelnīt uz to, un šeit ir, ja mēs runājam par tādām, teiksim, lielajām kompānijām, kas jau investē naudu nākamajiem produktiem, jauniem produktiem, kas, protams, ir, pie kā mums būs jānonāk, jo tā rezistence ir un būs, un viņa ar vien lielāka būs. Un bez jauniem produktiem mēs, principā, paliksim, ka mums vispār nebūs efektīvi neviens produkts, un līdz ar to tas ir labi, ka ir kompānijas, kas mēģina investēt naudu zinātnē, kas arī to nodrošinās mūsu nākotni tālāk. Un runājot par to saucamo slimības jutīgumu, vai atkal ir tur ir divas pozīcijas, viens ir rezistents, otrs samazinās jūtība, ja? Viņi tā kā nedaudz paralēli tie procesi, bet tomēr viens otru varētu veicināt. Teiksim, runājot par to pašu proteokonozolu, ja? Šodien es domāju, ka mēs diezgan daudz par viņu parunāsim, ja? Bet, kopumā kā tāda rezistence tur it kā nav, ja? Bet jutīgums ir samazinājies. To mēs varam just arī pēc saviem izmēģinājumiem un iepriekšējiem gadiem, kad ienāca tirgu jaunie produkti, ja? Kura sastāvā arī bija tas pats proteokonozols, arī citas vielas. Ja? Un mēs redzējām, ka pirmajā gada, kad tikko parādās tirgu jauns produkts, tad efektivitāte ir maksimāla, ja? Un pēc tam, kaut kādu nezināmo apstākļu vai apsvērumu dēļ, tā efektivitāte samazinās. Ja? Un ir produkti, kas tirgu ir vairāk nekā 11 vai pat 15 gadi. Ja, un, ja mēs salīdzinām atkal, teiksim, to jauno formulāciju ar to pirmo, tad tur tā starpība ir diezgan pamanāmā. Ko jūs varat no šīs puses nokomentēt? Kāpēc un kādi varētu būt iemesli tam? Tas ir tāpat kā, kad kāpēc mēs mainām automašīnas? Arī taču pirms 11 gadiem mums bija automašīna, kurai bija iekšā stūri, 4 riteņi, un mēs varējām aizbraukt no punkta A līdz punktam B. Ja? Tagad mums vajag jau labākus sēdekļus, navigāciju, mūzikas sistēmu, dažādas atmiņas features un to. Ja? Tāpat šis prasīgums ir arī kultūra augam. Ja? Un viņš arī grib, lai tas produkts, kas viņam tiks uzlikts, ja, lai viņš tomēr būtu ar citu pārklājuma efektivitāti, ar citu uzsūkšanos un ar citu kustīgumu viņa tā kultūra aug iekšienē, jau pašā augā, kad viņš nonāk. Mēs šeit runājam, viens ir darbīga viela kā tāda, un otrs ir tas transports līdz tam objektam, ar kuru mums jācīnās. Tieši tā saistviela. Cik ātri šīs aizvielas palīdz darbīgajai vielai nonāk tieši līdz slimības skartajam punktam, ja, kā viņa izplatība tiek apturēta, un tad arī kā notiek tas ārstēšanas process. Tad, kā Evita jau teica, jā, principā, jā, tas produkts tiek, tā darbīgā viela jau ir viena, bet viņš tiek uzlabots visu laiku, tiek pievienots papildus vielas, dažādas formulācijas, aktīvās vielas, kas viss tīri sekmē, palielina efektivitāti šim produktam. Tas ir... darbīgai vielai tā, teiksim, būtu pareizāk teikt. Vai arī otrs variants, mēs to varam salīdzināt ar labiem restorāniem. Ja? Jo it kā sastāvdaļas ir vienas un tās pašas, bet tā recepte un tas pasniegšanas rezultāts, tas arī ir pilnīgi cits. Ja? Un tad mēs arī redzam, tagad bija lieliska restorāna nedēļa Rīgā, kur varēja ļoti novērtēt to, cik dažādi mēs varam būt, izmantojot vienus un tos pašus produktus. Tāpat arī šeit, cik dažādi mēs spējam būt, strādājot ar vienām un tām pašām darbīgajām vielām. Jautājums, cik daudzi,
tajā grib pieiet tā kā padziļināt iekšā, to attīstīt un tad piedāvāt tirgu. Tad, ja mēs runājam par R&D kompānijām, tad viņi var uztaisīt arī no vienkāršas lietas konfekti, ja, un arī tieši otrādi no ļoti labas lietas, tas jebkurš ģeneriks var uztaisīt kaut ko neīpaši labu. Ja. Pirms podkasta es nedaudz parakņājos pa internetu, ja, vajadzēja sagatavoties. Un es iemetu tādu tā kā vienu frāzi pastāst kaut ko labu par, vai sliktu par Adamu. Un vienkārši man pašam bija ļoti interesanti papētīt, jo pirms tam strādāju citā ķīmijas kompānijā, jā, mums bija bišķi savādāks viedoklis, varbūt tagad strādāju distribūcijā, arī ļoti interesanti, tika zināt par tiem sadarbības partneriem, ar ko mēs strādājam, ne? Un tur bija minēts tā, kas ir Adama, tad fokus uz zemniekiem, lauksaimniecības ilgtspēja, R&D aktivitātes, sociālā atbildība, ja? Ir tie punkti pa lielam, ar ko Adama nodarbojas. Pa lielam jūs esat R&D, ja? Un tas, es atceros kaut kādi gadi atpakaļ, mums kaut kā parasti Adamu asociēja nedaudz savādāka veida kompānijām, ja? Un tur arī pa tām inovācijām produktos, un uzreiz izmetās ārā Adama un Asorbital tehnoloģijas. Tad varbūt tā kā arī var būt nedaudz vairāk izstāstīt, kas tas par tehnoloģiju, un droši vien tur ir baigais sakars arī ar proteokonazolu. Ir, jo to proteokonazolu mēs tomēr tajā tirgu gribam saglabāt viennozīmīgi. Jā, Adamas savā attīstībā ir spērusi ļoti lielu soli, arī domājot par ilgtspējību kopumā, ja, piemēram, lielākā daļa praktiski mūsu produktu tiek ražota Izrēlā, Tuksnesī, kur vispār nav nokrišņu. Mums ir savs saules enerģijas parks, kur mēs tad arī ņemam enerģiju produktu ražošanai, un līdz ar to, ja tur nav nokrišņu, tad arī tur praktiski nepastāv risks, kad ar lietus ūdeņiem varētu arī gruntsūdeņos nonākt kaut kādas produktu šīs daļas, atliekas vai kaut kādas noplūdes būt, ja. Un tas, ko mēs jau esam to soli spēruši, agrāk savā laikā tas mūsu saucamais ažils, jā, bija tas patiesībā mūsu oriģināla produkts, ko pirmo Adama, ko uzražoja, bet laika gaitā ir bijusi ļoti spēcīga sadarbība, jā, ar visām šīm spēcīgajām lielajām kompānijām, Bayers, Bass, Syngenta, jā, vienmēr kā sadarbības partneri, jā, viņi labprāt ir izvēlējušies Adamu, un, teiksim, arī Adama ir labprāt strādājusi ar šīm kompānijām. Jo tā kvalitātes latiņa, ja, teiksim, mums ir ārkārtīgi augsta, kas ir arī svarīga šīm kompānijām. Un līdz ar to arī mēs esam laika gaitā arī nonākuši līdz šai savai Asorbital unikālajai formulācijai, lai mūsu produktus padarītu ilgtspējīgākus un arī tāpat laikā, lai viņus lietotāji saprastu, ka jā, šim produktam tiešām ir efektivitāte, kuru es redzu ar aci. Ja, tas nav tikai teorētiski uzrakstīts uz papīra, kad tur būs labāk, saliek vienādu uz proteokonazolus un te nevar atšķirt. Ja. Tagad mūsu proteokonazols, ja, ar šo jaunās orbitālu formulāciju pat mazākā devā, mazākā koncentrācija, jo, ko jau mēs arī runājām par to slimības jūtīgumu iepriekš, ja, mēs meklējam iespējas, kā ar mazāku koncentrāciju panākt lielāku efektivitāti, jo tas slimības jūtīgums augos būs, teiksim, mazāks, ja, mums nav vajadzības viņu, teiksim, tur pārdzēt ar darbīgajām vielām, ja, viņu ārstēšanu. Bet, ja tas tieši ceļās, mums vienmēr būs iespēja to solīti paspērt uz priekšu. Ja? Tāpēc mēs sākam, ko mēs maksimāli varam izdarīt tieši ar mazajām devām. Un šī Asorbital formulācija sevi arī ietver šīs mazos noslēpumus, ja? Tad kā šī darbīgā viela tiek nogādāta auga šūnās un izplatās pašā augā un cik ātri novērš tieši šo slimību izplatību. Ja? Un vienas ādro ir lielisks mūsu produkts Soratels.
Jā. Tad to var izmantot, jaucot ar dažādiem arī citiem fungicīdiem pieejamiem, gan Adamas, gan arī, protams, arī citu kompāniju, jo kur ir tā pievienotā vērtība arī tam soratelam, ka sajaucot arī ar citiem produktiem, kuri nav tik spēcīgi formulēti, ja, viņš arī to produktu paņem sev līdzi un paspēj to pašu azoksistrobīnu, ja grib spēcīgāku zaļināšanu, ja, pastiprināt, tad arī viņš ātrāk augā to nogādā, ja, tā ka viņš palīdz arī otram produktam. Jā, kā tu teici, jā, mums ir Linas Agro man izstrādāts dažādas receptes, kur tas soratils tiek arī iekļauts kā partners vai soratilam kāds partners no citām kompānijām, un kur es redzu ļoti, ļoti perspektīvi, un tā efektivitāte jābūt ļoti, ļoti augstai. Tas, principā, tas efektivitātes noslēpums, pat ja viņi miksējot ar kādiem citiem partneriem, jā, tas pats azoks vai vēl kāds, tad tiek panākts ar to, ka tas proteokonazola transports nedaudz uzlabots, jā, ja salīdzinām, teiksim, ar kādiem citiem produktiem, kur jau ir, varbūt viņš ir iekļauts iekšā, jā, bet, tomēr tā efektivitāte, viņa ir salīdzināma ar, teiksim, konkurentiem, jā, nesauksim vārdos, jā, bet, tirgu ir dažādi oriģināli produkti, jā, pēc vidējiem mēs paskatāmies, jā, liekot kombinācijas ar kaut ko, jā, vai, teiksim, jau oriģināls produkts. Kad ir jūsu novērojumi Girtum? Ja mēs ticam Evitai un pieņemam, ka tas soratils, teiksim, ir labi formulēts, tad, teiksim, pievienojot citu produktu, kas varbūt tās, arī tirgo jau ir, gadus 10, kam varbūt nav bijuši kaut kādi, teiksim, šie uzlabojumi, kas saistās ar pārklāšanos, ar uzņemšanas efektivitāti. Līdz ar to tas soratils, teiksim, varētu būt tā, ka viņš vienkārši palīdz uzņemt arī to komponentu produktu daudz efektīvāk. Jā. Tad tomēr noteicošais ir vismaz it pa laikam jāpamaina, jā, vai jādabū jauno produktu, vai arī jāpaformulē esošo, lai tā kā uzlabotu to efektivitāti. Droši vien, jo mazāk viņš ir sastopams pirms tam bijis tirgu, droši vien arī pēc tam vēlāk tas dod savu iespēju uz slimību kontroli. Jā. Vēl atgriežoties par tiem pašiem funkcijiem, ja mēs runājam par tām slimību kontrolēm un rezistenci, šeit arī tas pats, kas par nezālēm, lai kā tas varbūt nepatiktu integrētai auga aizsardzībai, mans redzējums tas, ka arī fungicīdi jālieto saulēcīgi profilaktiski, kas izslēdz to rezistences veidošanos, jo aizsargāt viņš spēja ļoti labi. Jautājums, cik viņš efektīvi spēja ierobežot pēc tam esošo slimību, jau, kad mēs redzam, jau lapas ir inficēts, un tā rezultātā tas ir tas, kā mēs veidojam rezistenci. Jau vairāk vēl kāds izdomā, varbūt pataupīšu, neuzlikšu tik lielu devu, kā vajadzētu. Un labi, viņš kaut kā nostrādā, bet kaut kas paliek, vai nākamā infekcija viņa jau priekšā ir un viņi tiek iekšā jau esošajai, un rezultātā mēs veidojam infekciju un brīnamies vēlāk, ka mums vairs produkti nestrādā, vai atkal kompānijām daudz intensīvāk jāstrādā, lai izdomātu ko jaunu un efektīvu tieši kādai konkrētai slimībai. Ir tehniski pārkāpjot kaut kādām noteiktām devas lielumam, jā, mēs pirmkārtam iztērējam naudu vējā, ja tur tās efekts tur nav redzams un arī viņš iespējams būs izmuļāts. Otrs veicinām principā globālu procesu rezistenci. Un tad, teiksim, runājot par jūsu proteokonazolu, varbūt ir kaut kādi ieteikumi, jā, zem kuras devas neieteikt ieteiktas ar solo vai miksos ar kādu citu produktu. Kā jau Girts minēja, tad mēs skatāmies no situācijas uz lauka. Ja? Un tas arī ir dažreiz agronomi veicot konsultācijas. Ja? Mēs zinām, ka ir bijuši smagi gadi lauksaimniecībā. Pat neviens, tie jau ir bijuši 2. Ja? Un arī šogad, teiksim, agronomi konsultējot uz lauka, mēģina atrast kaut kādus ekonomiski izdevīgākos variantus. Ja? Aiziet uz lauku, mēs redzam, ka šobrīd potenciāls ir liels, ja? Bet
tā recepte, teiksim, tiek ieteikta, kaut kāda, ņemsim ar minimālo reģistrēto devu. Jebkurš produkts. Ja šis produkts ir saimniekam noliktavā un viņš tajā pat dienā vai nākošajā veic smidzinājumu, es domāju, tad tur ir pilnīgi ok iet arī ar minimālo devu, jo viņa praktiski ir pielāgota esošajai situācijai uz lauka. Varbūt tas ir tikai profilaktiski bijis, jo tur nav bijis vajadzības, tur ar lielu ārstniecības efektu izmantot produktus. Bet, piemēram, ja šī produkta saimniekam nav, teiksim, viņš tur konsultācija ir bijusi piektdien, pa vidu ir 2 brīvdienas, pirmdien pasūtījumu sāk komplektēt, trešdien piegādā, nākošajā piektdienā pēc nedēļas, pēc 7 dienām saimnieks dodas miglot. Viņš izmanto to pašu jau ieteikumu, kas bija, bet tomēr pa nedēļu jau bija karstuma vilnis, bija nokrišņi, bija kārtējais karstuma vilnis varbūt, un tā slimību dinamika un tas spiediens, jau varbūt ir pavisam cits. Ir ārkārtīgi katram svarīgi izvērtēt savu lauku, ne tikai pārzinot nezāles, kas viņi ir, bet arī gan iesētās šķirnes un šo šķirņu īpašības, jo ir atsevišķi šķirnes, kurām mēs jau zinām, kas ir parastās slimības, uz kurām viņas ir ieņēmīgākas un uz kurām ir izturīgākas, Teiksim, ņemot arī šos aspektus vērā, tomēr arī katram tad izvēlēties gan produktus, gan devas, Ir ārkārtīgi grūti ieteikt, ka iesim tagad tikai ar minimālām, jo mums ir laba formulācija, Es atturētos, teikt vienmēr, ka vidusceļš ir zelta ceļš, arī nevienmēr piekritīšu, jo dažreiz ir tiešām jāizvēlas tā lielākā deva, Un šis varbūt tās nedaudz no fungicīdiem pārgriežoties uz herbicīdiem, arī tāds neliels salīdzinājums ir, kāpēc šo laika nogriezni arī pieminēju, jo, piemēram, tagad, kad ir tas lielais viendīglapju nezāļu spiediens pēc šiem, kā jau minējām, nedaudz smagajiem gadiem, kad arī uz herbicīdiem mēģināja iekonomēt, jo spēcīgie herbicīdi loģiski viņi izmaksā dārgāk. Un ir rekomendācija, teiksim, viendīglapjus ierobežot ar tādu produktu un tādu devu. Bet mūsu izmēģinājumā airene un rudzusmilga par 10 dienām viņa izauga 10 centimetrus garāka. Tad kāda ir deva produktam vajadzīga, lai ierobežotu, kad jūs bijāt uz lauka un viņa bija cerošanas, un kad ir aizvests produkts, ir pagājusi nedēļa un praktiski tā rudzusmilga jau ir krietnā augstumā, Un te ir dažreiz, tad pēc tam saņem vai slikta rekomendācija bija, vai slikts produkts nestrādā, un pēc tam mēs tikai tirgū cīnāmies ar negācijām, Ir ārkārtīgi svarīgi pie rekomendācijām saprast arī jebkuras saimniecības kapacitāti, ko viņa spēja paveikt un kad aptuveni tas miglums varētu būt tikt veikts. Tas ir tas, ko atgriežoties, ko es minēju tieši par to strauju attīstību, kas mums Latvijā specifiski ir, jo temperatūras slāstības lēcieni mums nav tāda vienmērīga temperatūra, bet mums ir tāda dzenoša, kas ir vienā nedēļā, kā es minēju, ir +2-3 grādi, un nākamajā nedēļā mums ir +20. Tas augsts jau vienkārši gaismu, viņš ir saņēmis, viņam pietrūkst īsti siltums, lai viņš augtu, un viņš, kad dabūna to siltumu, viņš vienkārši neapturams skrien, un mēs pa dienām 2 jau netiekam līdz, tu minēji nedēļu, tas jau, es pat teiktu, mūsu situācijā pārspīlēt, jo šeit jau 1-2 diena var būt diezgan izšķirīga, un tur jau atgriežamies atkal pie tā, ko es minēju, kad mums veidojās ļoti lielas bākas maisiem ar visdažādākajiem produktiem, un šeit tik ir jāspēj atrast to mazāk kaitīgo maisījumu, ko mēs varam uzjaukt tieši kultūra augam un efektīvi ierobežot nezāles. Šeit ir arī tas Adamas viens no vēl tādiem galvenajiem fokusa punktiem. Pie savas produktu ražošanas un pie šīm jaunām formulācijām mēs ārkārtīgi daudz domājam pie tā,
kā viņš strādās bākas maisījumos. Mēs vairs nedzīvojam kaut kādā ideāliskā pasaulē, kur brauks tikai ar vienu mūsu produktu, un tad tiks veikts smidzinājums, un viss labi nostrādās. Mēs arī testējam laboratorijās desmitiem, simtiem gan mikroelementu, gan citu herbicīdu, gan fungicīdus jaukumus, augšanas regulatorus arī. Un, lai saprastu, vai šis produkts mūsu nezaudē efektivitāti šādos arī maisījumos. Nu, un arī nekļūst agresīvs kaut kādā Jā, momentā. jā, vai arī tas fitotoks nav uz auga paša. Bet arī efektivitāte ir nozīme, piemēram, insekticīdu, ja mēs skatāmies. Jā, piemēram, jaucot mūsējo ar boru, jā, efektivitātes līmenis pilnīgi nemainās. Jā. Bet mēs zinām, ka bors to ūdeni tomēr padara insekticīdam. Bāziskāku un insekticīdiem patīk vairāk skābjām. Bet atkal otrs jautājums, vai mēs dažreiz esam gatavi par to nedaudz vairāk samaksāt? Sumarizējot iepriekš teikto, jā, kas ir tāds milzīgs apkopojums, pa lielam ļoti svarīgi strādāt saulaicīgi, jā, noteikti jāpievērš uzmanību tiem kaitīgajiem organismiem, kaitīgumu sliekšņiem, jā, un attīstības fāzēm. Un, ja mēs tagad izietu cauri, teiksim, tam pašam attīstības fāzēm, pieņemsim piešos, jā, mēs saprotam, ka visa tā auga aizsardzība, viņa principā dalās 3 daļās. Tas ir T1, T2, T3. Nu, atsevišķi gadiem ir tas saucamais T0 vai 0-1, jā, vai kaut kas tāds. Un tagad tas, kas mums ir visaktuālākais, ir T1. Jā, kur ir tie galvenie patogēni, jā, pret ko būtu jācīnās uz dotu brīdi, ko varbūt jūs jau redzat, un ar kādiem paņēmieniem mēs varam tur cīnīties. Pirmais noteikti tas ir augšanas regulātori, kas mums novērš veldrēšanos un kas ir būtiski ietekmē vēlāk ražu var ietekmēt. Nākamais, protams, nezāles mums ir svarīgi ierobežot, tā marinē un nevaram aizmirst, protams, slimības un kaitēklis. Un šajā gadījumā, kā šis pavasars ir izvērties, šobrīd lielai daļai lauksaimnieku, principā viņiem vajadzēs apvienot nezāles, vajadzēs apvienot augšanas regulēšanu un fungicīdu, jo nebūs laiks vēlreiz izbraukt. Tā kā, daļa saimniecības šogad visticamāk izies vai no 2 vai 3 miglojumiem. Jo cits gads varbūt iespējams pat 4 reizes izbraukt, bet šis gads izskatās, ka būs to tiem, kur uz 3 miglojumiem lielākā daļa saimniecība izies. Runājot par slimībām, kas ir tāds aktuālākais, ko mēs jau uz dotu brīdi redzam uz lauka? Viss ir atkarīgs atkal, kāda ir bijusi augseka. Jā. Ir bijuši daži sabiezināti sējumi, un arī diezgan ļoti labi šogad ir pārzīmojuši ziemas mieži tieši, jā. Bet milpresa šādos sējumos jau tagad sāk parādīties, un es domāju, pēc šīm pāris siltajām dienām viņas jau izplatība uz lauku varētu būt krietni augstāka, nekā mēs esam šobrīd konstatējuši. Tāpat, kur tiek sēti kvieši pēc kviešiem, sevišķi tiem ir jāpievērš laukiem uzmanība. Tur ir arī jau uz jaunajām lapiņām slimības poras pārgājušas no vecajām, kas ir atmirušas, bet tik un tā mēs varam atrast gan pelēku planku mainības, nedaudz dzeltenu planku mainību, bet es vairāk tā kā dzeltenu planku mainību esmu redzējusi. Nezinu, kā tu? Jā, tas, ko es esmu redzējis, mēs runājam, neskatoties uz to, ka šogad mums praktiski ziema nebija, sniegs ļoti minimāli bija, izteikti ir novērojams sniega pelējumi, pors sevišķi izteikti ziemesmiežos, bet arī kviešos, kur sabiezinātāk sējumi bijuši, tas ir. Jā, kā tu minēji, ir rudens infekcijas kaut kādas paliekas, kas tagad pāriet uz jaunajām lapām. Tāpat ziemas miežos ir rūsa redzēta. Vīnamies, bet tā ir. Un otrs, ko atgriežoties pie tām pašām vienīglapu nezālēm, kāpēc viņas ierobežot rudenī, jo tur, kur viņas ir biezāk, sevišķi rudus, smilga, mauras, karen, kur tas cers ir biezs, tur arī miltras jaunā miltras. Tātad tas ir tas, kad viņa ies tālāk uz labībām. To miltrasu noteikti mēs izkontrolēsim lietot palielam jebkuru T1 fungicīdu, jā.
Cik vispār no manas paša pieredzes, jā, tagad būs intensīvs augšanas periods, jā, un man liekas, ka viņi turpat varbūt arī apakšā arī paliks, jā. Vienīgais, ka viņi varētu kalpot kā nākamais infekcijas materiāls. Jo, ja mēs viņu samazinām, tad viņi tur noteikti mazāk kaut ko mums izdarīs, bet mana pieredze pie intensīvas augšanas, un tur tomēr tā. Bet pēc tam jau no tiem graudu kvalitātes guru, kas ir dzirdēts, kad, ja mēs it kā esam ļoti daudz ko ieguldījuši, investējuši, bet liekas beigās, kāpēc tā tilpuma masa tomēr nav tāda, kā gribējās? Mēs savos izmēģinājumos esam arī redzējuši, ka tieši lauki, kuros nav bijusi miltrases infekcija nekāda, ja, tilpuma masa graudiem ir bijusi lielāka nekā tur, kur pat ir bijusi neliela infekcija no miltrases. Tāpēc viņu ir diezgan būtiski savākt tajā apakšā. Tas ir miežos vai kvīšos? Tas ir gan. Tā ir slimības kā tādas ietekme uz kaut ko. Bet atkal runājam, teiksim, par to te viens smidzināšanas būtību un galvenu nozīmi, jā, ir stiebra pamatnes slimība. Tas ir diezgan būtisks kaitējumu izraisošs organisms, jā, kur pat mēs pēc tam lietojot, nelietojot regulātus, pat mums tie augi kritīs, jā. Tad jau kā ar tiem. To es gribēju, pieminēt, tieši tās sakņu pūles, viņam te vairāk tie varianti ir, bet, principā šai slimībai, ja mēs atkal skatāmies, tas, kas šobrīd mums laukumus notiek, kā mums laika apstākļi, šobrīd tas, kas bija, teiksim, pēdējās nedēļas, bija ļoti labvēlīgs tieši, lai sakņu pūles attīstītos. Viņam patīk vēsts laiks, lēna attīstība augu, un viņi spēja iekļūt augā, un tad šobrīd, es teiktu, visās labībās noteikti ir, arī tas fungicīds ir obligāts tīri dēļ sakņu pūļu ierobežošanas, jo vēlāk, ja mēs jau aizējam, kad augsts aiziet stiebrošanas stadijā pēc 3.2. Fungicīda efektivitāte ir minimāla. Un tā kā jau Evita minēja, tieši atkārtoties sējumi ir tie, kur tas risks ir daudz augstāks. Un tad šeit, kā minimums tas proteokonazols mums jārēķina 120, pat ja tas risks ir lielāks, kā šogad varbūt pat viss 150 grams uz hektāru. Bet šogad vienkārši, runājot arī par to, kā izskatās tie sējumi, tiksim, ir vietām, kur bija mazāk tie saucamie salabojumi, ziemas iznākuši varbūt ar diezgan lielu biomasu, ir citur, tur tie sējumi netika varbūt labi, tad tā kā dilēma, mums ir apakšā stiebra pamatnes slimības, uz lapām nekā nav. Tad kā mēs tur strādājam? Stiebra pamatnam noteikti ir vajadzīga lielākā tā deva ar proteokonazolu. Lapam noteikti jau varētu iztikt arī ar mazāko devu. Ir vērts lietot to lielāko, un varbūt cīnīties ļoti intensīvi, to stiebra pamatnes. Varbūt tur tomēr mēs varam kaut ko samazināt. Jo noteikti stiebra pamatne ir svarīgi viņu pieturēt, lai viņi tālāk neattīstās, vai ne? Kāds ir jūsu viedoklis? Tas ir kā mājai pamati. Uz kādiem pamatiem tu gribi būvēt savu māju? Vai tu tur tomēr izraksi, iebetonēsi un tad turpināsi celt tos stāvus uz augšu? Vai tu tur kaut kādus pāļus iesitīsi, viņa tā kā uz šodien dienu turās, rītdien jau redzēs, kā tā grunts staigās, nestaigās, sašķiepsies, nesašķiepsies, Šī ir tāda pat investīcija. Šeit es gribētu minēt, tās stiebra pamats sakņu pūles saucamās, viņas jau principā ir tāpat kā rapsī baltā puva, ko tu redzi tikai pēc tam. Tu viņu nevari kontrolēt, pamanot pazīmes. Tev viņu jākontrolē preventīvi pirms slimība parādās. Bet lietojot, teiksim, kontrolējot šo stiebra pamatās puves, ko mēs paralēli kontrolējam ar visu pārējās slimības, jo proteokonazols būs spēcīgs gan uz DTR, gan uz septoriozēm, tāpat arī miltras kontrolēs pie normāliem apstākļiem. Ja nav īpaši labvēlīgi apstākļi miltras attīstībai, tad arī proteokonazols tīri spējas nodrošināt un aizsargāt augu no miltras. Tātad tā kā mēs tiem 120, 150 gramiem proteokonazola plus partners, mēs jau iedodam to aizsardzību uz mēnesi kā minimums. Tas līdz ar to līdz karoga lapai praktiski un vārus parādīšanām tas augs būs vesels.
Un tad šeit mums paliek šeit, ja mēs varam spēlēties, domāt, mēs kaut ko lietojam, nelietojam vai ko lietojam. Tā kā, bet pamatā manā skatījumā pirmais svarīgākais arī funkcijām ir pirmais miglojums, pēc tam jau mēs skatāmies pēc situācijas. Tad, ja mēs šeit sakārtojam to, ko mēs esam izrunājuši, ja? Uzējam virsū laukam, izrokam arī auglu, ja? Paskatāmies. Ja mums ir 2, 3, 4 no 10 inficēti ar stipru pamatne slimību, ja? Tad mēs pieņem lēmumu iet ar lielāku devu. Un tas saucamas ir ok kombinācijas, kur ir samazināta tā proteoklauzola deva līdz 80, tad tur īsti nebūs tas labākais risinājums, ja? Tomēr kaut kāda iespēja uz slimības kontroli būs. Un ja mums ir tikai uz lapām, tiksim tā pati dzeltenplanku vai nedaudz mintrasas, ja? Tad mēs varam arī samazināt to devu, jo tomēr, ciņā ar tiem patogēniem mums nevajag tik lielu to devu, un pie tam pie intensīvas biomasas augšanas viņas jau tur noteikti nepaspēs tik ātri attīstīties, vai ne? Jā, Mihail, pilnībā tev piekrītu, un arī mūsu kolēģiem Skandināvijā, tieši Zviedrijā, viņiem ir tādas auga audzēšanas sacensības, jā, teiksim, tas, ko var saimnieks izvēlēties, sēkla, šķirne, kāda būs, auga aizsardzības līdzekļi, kādus viņš lietos, un mēslošanas programmu. Bet iesēja visiem ar vienu un to pašu sēju mašīnu vienā un tajā pat dienā, un augtnes analīzes tiek atrastas laukiem, ļoti, ļoti līdzīgas. Un tad viņš piedalās tajās sacensībās 15 gadus, un viņš teica, nekad mūžā nav nožēlojis T1 smidzinājumu. Jā, tas ir viens no nesošiem, ja tev tā bāze nav sakārtotā, bieži vien mēs to redzam, kad brauc zemnieks klejmot par T2 fungicida iespaidu vai to slikto efektivitāti, jā, bet pēc būtības viņam jau tur pašā apakšā jau nav sakārtota. Un ar to tur vairs nav vērts investēt ne regulātorus, neko, jā, vienkārši bāzes nav. Es gribētu papildināt, jā, to, ko mēs runājam par T1, principā, jā, ko es esmu daudz dzirdējis arī, lauksaimnieks saka, man tur nekā nav, man tas augs ir vesels, man nevajag, es ietaupu, pagaidīšu, vēlāk likšu. Jā, bet šeit ir daudz bet. Principā viens ir tā slimība, tāpat DTRs, viņš ļoti strauji attīstās. Pietiek mums tikai vējš kādu nedēļu palīs, un principā mēs tā laukos vairs neko nevarēsim vienreiz izdarīt praktiski. Tātad, tas ir tāpat kā apdrošināšana. Mēs to funkciju uzliekam, mēs zinām, mēs mierīgi, mums nevajag ekstra papildus kaut kādas braukšanas laukā, miglošanas, kas arī maksā naudu. Liekas, labi, viens ir produkts maksā, bet tikpat uz hektāru vai vairāk gan iznāks tas brauciens. Tā kā, tas ir jāizvērtē. Un otrs, jā, kā teica, jā, tad otro miglojumu mēs varam izvērtēt, skatīties. Tā kā pagājuši pēdējie 2 gadi, kad mums ir saules slimības neattīstās, tad var domāt, varbūt, ka tiešām to T2 fungicīdu varbūt neliekam vai uzliekam samazināt devu tīri, lai pasargātu tā vārpu un maksimāli ilgāk nodrošināt viņam to zaļumu. Šeit arī labi piebildi par to vārpu, jo, ja mums ir labs T1 bijis, jā, tiešām, kad mums nav jau pēc mazās devas aptuveni pēc nedēļas jārēķina nākošais smidzinājums, jā, mēs varam tad nevis tikai, kad karoglapa ir iznākusi to T2 smidzinājumu veikt, bet jau sagaidīt trešdaļu vārpas, smidzināt tad, un līdz ar to jau mēs esam praktiski nokontrolējuši arī fuzariozes. Un, mēs visbiežāk runājam par fuzariozes sēni, ja? Bet patiesībā uz vārpu, uz tiem graudiem, tur ir 10 sēņu, kas spēj iedarboties. Jā, labi, runāt par intervāliem starp apstrādēm. Jā, ar T1 mums ir skaidrs, tā ir 29. līdz 33. fāzē, tā optimistiski, vai ne? Kurš tur tiek, kurš netiek uz to smidzinājumu, jā? Dienas no, tas pašs, vēlākas apstrādes ar T1 līdz nākamajai reizei. Cik vispār jūsu pieredze, tas ir dienas kaut 25, 28 dienas, tāds efektīvākais periods, kad tur fungicīda? Tur pirmkārt jāņem vērā deva,
Ar kādu ir T1 bijis fungicīds Nu, bijis? tieši pie maksimālas devas, tas varēs būt līdz tam mēnesim 24. Nu, es domāju, jā, tās 30 dienas, 25, 30 dienas noteikti mēs varam rēķināties atkarībā no laika apstākļiem. Un tā, cik ātri tas augs aug un attīstās, jo nu, protams, kad rēķinām to augs aug lielāks, viņam tā koncentrācija fungicīda samazinās viņā. Bet tajā pašā laikā arī saule lietas viņu tā kā noārda darbīgo vielu. Tā kā, no otras puses viņš lēnāk attīstās, bet tajā pašā laikā tāpat tā darbīgā viela noārdās viņā. Un šeit, nu, jāskatās, es domāju, tīri pēc situācijas lauki jāapseko un parādoties atkal uz apakšējām lapām kādām pirmām pazīmēm noteikti jārēķinās un jāplāno tas fungicīdu miglojums. Jā, jo šeit atkal bija kāds produkts arī izvēlēts ne tikai devā, bet arī kādā formulācijā. Jā, jo vai viņš spēja kustēties tikai uz augšu, vai viņš kustās arī uz leju. Arī tādi aspekti vēl pastāv, jā, tas jau augā produkts, jā. Un tad arī būs tas, teiksim, ja mēs neskatāmies tieši uz attīstības stadiju, bet uz pašu augu, jā, jo dažreiz būs tā, ka tikko parādījusies karoglapa un uz viņas jau ir infekcijas pazīmes, mēs saprotam, ka ir jābrauc tādu, jo mēs to vārpu nevaram sagaidīt. Bet, ja ir bijis ļoti labs T1 smidzinājums, jā, mēs redzam, karoglapa ir skaisti, mēs gaidām to vārpu. Par to saucamo darbīgas vielas mobilitāti augājums arī tā kā tam darbīgām vielam piemet translamināra vai akropitālā kustībā. Jā, tas tiek jau no pašiem pirmsākumiem, jā, kad Adamas darbojas, viņa mēģina atrast, jā, teiksim, kāpēc iespējas vairāk dabūt, jo ļoti viegli tas, ka darbīgā viela, viņa kustās uz augšu ar augtas, jā, bet kā viņa dabūt uz leju, jā. Pagaidām visspēcīgākais no šīm darbīgajām vielām, kas ļoti labi iet uz leju, ir fenpropetīns, un ja maisījumies ir šis produkts, tad arī pārējās darbīgās vielas viņš arī ļoti labi arī pavelk uz leju. Jā, labi, tad T1 mums plus-minus ir skaidrs, jā, tur tas intervals tomēr ir jāievēro, jā, darbīgas vielas koncentrācija, protams, ir milzīgs iespējas uz fungicīdu efektivitāti, jā. Nākamais mums ir T2 smidzinājums, jā, un tur ir tā kā centrālais, tas ir DTRs, kas Latvijā ir sastopamākais, jā, un tad ir vēl divi. Kurzemē noteikti tā ir rusa, kas dzeltenā, kas varētu pēc tam diezgan pārsties milzīgais katastrofas regionālajā mērogā. Ja? Un tad ir tāds neīpaši viegli pamanāms, bet pēc tam ļoti būtisku kaitījumu nodarošs objekts, kā septeriozi mēs saucam, jā, vai pelēkplankumainība. Kas tur ir tāds galvenais, ar ko sākam? Pie tā divi smidzināšanas. Ja runājam par rūsām, atgriežoties, nu, principā, ja mums izveikts tas T1 smidzinājums, nu, rūsām nevajadzētu būt. Pamatā... Ja nāk droši vien ziedēšanas laikā kaut ko. Tas ir pēc... Jā, principā uz vārpu parādīšanas karoglapa tās rūsas bieži vien nāk un nu jā, rūsa ir principā tā slimība, kur pamanot sējumā tur nedomājot, tikko tu ieraugi rūsu, tu nedomājot, tur jāmetās uz lauku ar miglotā, jo rūsas attīstās ļoti strauji un tie ražas zudumi var būt 50% un vairāk pat. Es atceros, man bija pāris gadījumi, kur man zemnieks zvana piekdienu vakarā un saka, vari pirmdien atbraukt pie manis, man liekas, ka man ir rūsa. Pirmdien es atbraucu, es jau viņam zvanu, ka tev ir jābrauc smidzināt. Vienu lauku viņš nosmidzināja, tas bija Kurzemē 2 gadi atpakaļ. Un atbraucot pirmdien, tad tur principā tas lauks, kas nebija nosmidzināts, viņš bija jau pa galu, viņš teica, varēja nebraukt jau. Nu jā, kā es minēju, tā rūsa, tā ir ļoti agresīva, un šeit nav jautājumu, ko mēs pamanām, jo ātrāk, jo labāk. Bet tad jāmin tas, ka tas ir dzeltenā rūsa. Jā, dzeltenā, jā, tā ir tā agresīvākā, jā. Nu, Kurzemē tam parādās, es esmu dzirdējis, pats neesmu redzējis, bet man ir aizdoms, ka pamatā tā dzeltenā rūsa ir sējumos, kur nav lietot pirmais fungicīds. Un izteikti ir pāris šķirnes, kurām sevišķi lokāli sakotāji nesauksim vārdos. Jā, bet tur jā, stenda talsi, tas ir tas gals, kur vienmēr ir zvana no tās puses. Jā. Tad, ja mēs uzliekam laicīgi
T1 pa karoglapu, jā. Un tad tehniski mēs varam arī pagaidot, jo tas efekts tomēr ir arī uz rūsu kaut kāds 20 dienas. Nu, jā, Viņš jau tad jau vairs tā rūsa arī ļoti būtiski neietekmēs. Nu jā, nu, lielāk nejā septrioze jau salīdzinoši, kas viņa lēnāka. Protams, ka viņi kāp uz plēksnēm augšā pēc tam, un tas ietekmē būtiski tīri graudu tilpumu masu. Jo tā vārpē ir jābūt tīrai, nu, un lielākā problēma, tā nezināmais atkal ir fuziriozes, kas mums var sabojāt praktiski visu ražu. Tas jau var uz T3. Nu, pat īsti viņa fuziriozes ierobežošanai praktiski arī tanī ziedēšanas laikā ir jālieto tas fungicīds, bet kā mēs zinām, kviešiem ir tā interesantā stadija, ka viņš noziedz iekšā. Tad, kad viņš izmet ārā skariņas, viņš principā jau ir noziedējis. Tas ir izteikti vasaras miežiem. Bet te arī tā uz fuzoriozu reaktivitāti arī var salīdzināt. To mēs atstāsim pie T3 sarunām, jā? Tagad jūs jau sākat pārlikt. Tad par to pašu septuriozi runājot, jā, vai palekplankumaini būtu. Es saprotu, jā, kad arī diezgan aktuāli, protams, gadu no gada, bet kad tur ar viņu cīnīties, jo reāli viņi jau sāk tur strādāt vēl pirms tas vizuāls pazīmes ir redzamas, ir 10 dienas droši vai 7 pirms tam. Tad, kā izdarīt tā, lai viņi tomēr nav pavēl, vai tomēr mums Latvijai tie apstākļi ir tik, labvēlīgi, ka mēs tomēr arī ar viņus paspējam nostrādāt preventīvi, smidzinot tikai uz karoglāpu. Kāda ir jūsu novērojuma? Nu, es jau atkal gribētu jāatgriežas pie tā paša T1, ka tas jau mums iedod tā kā pamatu, lai tā slimība netiktu agrējās stadijās iekšā, un šeit jau nākamais, neskatoties, kas notiek augam, vienkārši plānojam tajā attīstības fāzē nākamo miglojumu ar fungicīdu. Protams, mēs varam skatīties no laika apstākļiem un ražas potenciālu, bet tas fungicīds noteikti ir jāplāno, un šī pelēkplānkumainība ir jāierobežo. Tomēr muļķiem droši variants ir iet gan T1, gan T2, iet pēc schēmas un tad skatīties pēc līdzekļiem, vai arī tā, teiksim, riska, vai ne? Nu, jā. Un, protams, visticamāk, abos divos gadījumos kaut kāda daļa gan vienā, gan otrā spindzinājumā būs protiokonozols. Un tad arī izvērtēt, ja mēs T1 miksējam, piemēram, tur ar kādu darbīgo vielu, tur fempropedīnu vai azoksiju, tad T2, tad to protiokonozolu ar kādu vēl citu darbīgo vielu skatīties. Ja? Varbūt no tās schēmas, kad T1 es lieku mazākā devā šo maisījumu, T2 es lieku to pašu maisījumu tikai lielākā devā. Varbūt tad vienā gadā, ja? Un tad nākošajā gadā mēs mainam to schēmu, bet tā regulāri iet, man liekas, ka tur arī vajadzētu pamainīt, lai... Jā, ja mēs esam iedevuši to T1 pietiekam lielu to protiokonozolu devu, noteikti, kā jau teicuši, ņemam tam protio kaut kādu partneri, akcentu liekot vairāk uz partneri, nevis uz to protiokonozolu, kas ir, mēs varam samazināt 100 vai vēl mazāk gramus to protiokonozolu, kas tīri vairāk spēcīgāks uz DTR būs. Tad skatāmies, kas no jaunajiem fungicīdiem, kas ir spēcīgāki uz pelēkplānkumainību, un tad kombinācijā ar šo mēs nodrošinām ļoti plašu spektru. Plus, un, protams, jo jaunajiem fungicīdiem ir tā tendence, ka viņi nav tik spēcīgi uz fuziriozējiem tīri, tad tas protiokā, kas nodrošinās, būs tas efekts nedaudz lielāks kā vienam pašam tam jaunajam produktam uz fuziriozēm. Tas tā kā nodrošinās papildus to efektu. Bet, teiksim, atkal runāt par to, ko sagaida zemnieks. Jā? Viens ir efektivitāte uz slimībām, jā, ir nākamais tas zaļināšanas efekts. Tagad ir tā mode arī pielikt kādu no tām darbīgām vielām, jā, kas arī veicinātu zaļināšanas efektu. Kā tur?
Tur jau ir dažādība, jā. Ja mēs vienmēr zinājām, ka vajag vismaz 125 gramus azoksistrobīna, jā, tad jau zaļināšanas efekts sāk parādīties. Ja ir mazāk, tad tur praktiski ne, bet no 125 un uz augšu tad iet. Bet par ko mēs esam ļoti labi pārliecinājušies pēdējo gadu izmēģinājumos, produkti, kuriem ir asorbitāla formulācija, pat zaļās lapas virsma ir lielāka nekā tur, kur ir lietots azoksistrobīnu saturošs produkts. Jo mums tas šķita nedaudz sākotnēji pašiem pārsteigums, jo it kā produkta aprakstā nekur nedarbīgo vielu arī tajā, ko mēs zinām, tajā došie, nav rakstīts, ka viņiem ir izteikti zaļināšanas efekts. Un kā izrādījās, tas iemesls bija tajā, kad šī asorbitālā tehnoloģija, kustoties šajā augā darbīgajai vielai, viņš tiek visu iespējamo veģetācijas laiku, visu šo periodu tā kā maksimāli veselīgāks uzturēts. Un jo ir veselīgāks augs, jo viņš maksimāli vairāk dabū šo gan augsnes mitrumu, ja, gan arī, piemēram, ja kas vēl tur izmanto arī mikroelementus, ja, tad izmantojot šos mikroelementus, tas augs ir veselīgāks pēc būtības. Un patiesībā viņš pat esot dabiski veselīgāks, spēj būt ilgāk zaļāks nekā izmantojot tieši šo nedaudz mākslīgo zaļināšanu. Labi pateikts, mākslīga zaļināšana. Jā, man liekas, ka bieži vien piemirst zemnieks, kad fungicīds pa lielam ir fungicīds, nevis mesošanas līdzeklis. Aidīt no viņa tādus brīnumus. Jā. Es gribēju papildināt, jā, ka no fungicīda mēs redabūnam ražu, mēs noturam ražu potenciālu. Jo raža mums veidojās no tā, kā mēs esam samēslojuši mūsu sējumus. Ar to mēs varam atvērt to ražu potenciālu. Jā, tas ir, tur mēs veidojam to bāzi, no kura un tad mums ir visi kaitīgi organismi, nezāles, kaitēkļi, slimības, laika apstākļi, kas mums to ražu mēģina dabūt lejā. Un tad mums paliek dažādi lapu mēslojumi, tās paši nezāles, fungicīdi, kaitēkļi ierobežošana, kas mums maksimāli spēja noturēt to ražu potenciālu, ko mēs esam iedevuši augam. Nē, tu tā kā apdrošini to jēgu, kāpēc tu to augsnē liki fosforu, kāliju pēc augsnes analīzēm, kāpēc tu viņu kaļķoji, kāpēc pēc tam tu uz iznesēm izrēķināji, cik tev aptuveni slāpekļa vajadzētu uzlikt, ja? Un, ja tu beigās šo neapdrošini ar auga aizsardzības līdzekļiem, tad atkal mēs kaut ko daram un kaut ko nedaram. Jā, tas ir tas, jā, ka mums ir pirmkārt jālamēslo, un bez auga aizsardzības mēs nevaram cerēt uz lieliem brīnumiem, un tajā pašā laikā ar auga aizsardzību nemēslot, mēs arī nevaram cerēt uz brīnumiem. Tā kā viss ir saistīts un komplekss jādara. Tā, un laikam nākamais, kas mums ir jāizrunā, būtu tie trīs aktualitāte, kuros sējumos, vai tie ir tikai aktuāli seklu audzētājiem, vai tas ir visiem aktuāls? Uzraudzības kontrole visdrīzāk. Es gribēju teikt, tas ir aktuāli visiem, jo labi, tur melnais sodrējums, tas tāds mazāk kaitīgais, bet ja ir sātais, tas sātie graudi, tad to, principā, jūs ražu visu var griezt atpakaļ, un viņi pat lobarībā un mežā meža dzīvniekiem nebūs derīga. Ja tur ir mikotoksins. Jā, kas ir toksisks un pat ļoti toksisks. Jebkura sēne, kas ir graudā, savā ziņā viņa ir toksiska mūsu organismiem. Vienīgi tas, kad pie mums tik ļoti skaļi par to visu nerunā, nepievērš tik ļoti padziļinātu uzmanību, bet patiesībā ir ap 100 dažādām sēnēm, kas nav ieteicams mūsu organismam, bet ar dažādiem miltu produktiem mēs viņu diezgan daudz regulāri uzņemam. Protams, mikro daļās, bet šīs sēnes, pie mums nonāk, jo tas T3 parasti tiek konstatēts tikai uz fuzariozi, laikapstākļi ir atbilstoši viņas attīstībai vai nav. Ja nav, tad vispār neņemam vērā. Kas tagad notiks ar tebukanazolu? Jā, viņi tur
Tā kā pagarina, bet, nu, cik būs ilgs viņa mūžs vēl? Tikai cik es arī atceros vispār nozarē, ja, Jā. kad es ienācu pētniecības centrā, atceros, tu tur bija uzreiz sādamas mūsu stubuku un uzolu drīz aiznieks, vai? Un tie bija 17. Jā, par sudraju pelēm, nu, principā tas ir nekrotrofs organisms, kas dzīvo uz mirušajām audiem. Jā, bet, nu, ja mēs neaizsargājam augu, un tad tur veidos tie nekrotiskie plankumi, jā, tad viņš tur parāk. Man kā cilvēkam, kas kādreiz arī pabrauka ar kombainu, nu, nepatīk to filtru pūst ārā, vai ne? Viņš visu laiku pilns. Nu, jā, un tur jau atkal atgriežamies pie tā paša T1, tas, kā tu minēji, uz mirušajiem augiem, tātad sakņu posms ir baltlāpainība, kā rezultātā tās ir pirmās, uz tām veidojas tas sudrajums, kas izplatās jau tālāk uz veselajiem, un līdz ar to mēs viss ir saistīts. Un veidojas arī tāds fantastisks fonds, jā, pilns ar dažādiem organismiem, jā, sevišķi senam. Viņas jau paši par sevi, man liekas, brīvajā vaļā ir viens no izplatītākajiem organismiem pasaulē. Viss visātrāk piemērojās. Kas nodara vislielāko īstenību postiem. Arī diezgan daudz kā laba viņi izdarīja. Jā. Mūsu gadījums tieši lauksaimniecībā viņiem ir jāatcerās. Nu jā, Moderni teikt nevis, lai saka, iznīcinām, jā, bet ierobežojam. Jā, nu, papildinot tevi, tu jā, par šīm pašām sēnēm, kā mēs arī mežā zinām, ne viss sēnes ir ēdams. Un šajā gadījumā mēs runājam tikai par to pašu sātajiem graudiem, fuziriozēm, kas ir īpaši toksisks, bet cik kurš ir papētījis, cik tā paša miltras sēne, septeriozes sēne, DTR sēne, viss pārējais, kas mums ir, cik viņi ir toksiski vai kādas toksīnas viņi atnes mūsu organismā, to man liekas, ka neviens baigi nav pētījis šobrīd. Tāpat ir fuzirioze, es nezinu, man liekas, kad, ja tā papēta, cik tur vispār ir tie maoizi, jā, tur ir tas pats kulvorum, avenācium, gramināra. Tur ir pilsēta, gās, ka viņam tā simptomatika arī dažāda, jā, es zinu, kad citu varam redzēt tikai uz pleksnēm, ja uz grauda nekā nav, jā, citiem atkal uz grauda iespējams nav redzams, bet ja tā kā mitrums ir pietiekoši liels, saberumā, tie siltumā, atkal viss ir rozā, vai ne, zemnīs brīnās, it kā man bija tirs, jā, atpedu un viss rozā, vai ne. Tā kā tur arī diezgan, bet, nu, ar to mēs varam cīnīties, smidzinot kaut ko no droši vien pat lēta segmenta, jā, bet, nu, tas noteikti ir ziedēšanas sākums, ziedēšanas vidi. Nu jā, nu, principā, jā, tur tas vecāta, nu, jā, tebukanozols un metkanozols, tie divi, kas efektīvākie tieši uz fuzirozēm. Bet tā fuzirioze, nu, tālāk, labi, mēs izmantojam, teiksim, viņu kā seklu materiālu, jā. Es uzskatu, ka tas varētu būt kā viens no noteicošajiem apstākļiem, kam būtu jānokontrolē tam, jā, jo, nu, fuzirioze, man pašam bija pieredze, jā, nopirkam seklu materiālu priekš izmēģinājumu, jā, un tur bija 70% inficēti graudi, kas, manuprāt, diezgan iedod būtisku iespēju uz turpmāko augu attīstību, jā. Kodnes tiek galā, bet, nu, arī ne pa 100%. Jā. Jā. Nu, tas ir tas pamats, ar ko sākam, loģiski. Un es dažreiz to fuziriozi arī, kā minējām, nu, viņu arī diezgan īstas periods, kurā noķert, jā, tad es dažreiz, ja zinām, ka mēs tās laukmalas tik daudz netiek varbūt ar slāpeklis vai arī minerālu vielas, tur ir nedaudz tāda nabadzīgāka augsne, un tad parasti tiek vieši tur ātrāk, tad, kad noziet. Un tad, kad es uz tiem pašiem vājākajiem jau redzu, kad sāks, nu jau tūlītās tā parādās jau šīs pārziedēšanas sporiņa, nu tad zināms ir, kā pēc iespējas ātrāk jābrauc lielajā laukā, jo tagad ir tas moments. Nu, lielākās indikācijas mums, nu, viss tādas izteiktākas ir, protams, uz atzelēm, vai ne? Kur mēs varam redzēt visu to slimību potenciālu un klāstu, jā, kas netiek vispār kontrolēt. Jā. Nu jā, bet tajā pašā laikā, teiksim, ja tā pašām atzelēm, ja viņas ir, nu, kā vēlāk, tas augs ir lielāks, bet tā pirmā, tā pamatslimība parādās tur, un viņi jau pēc tam ar lietu šraketām iet uz augšu un inficē mūsu to potenciālo ražas nesēju. Tas ir ļoti problematisks. Tāpēc droši vien ir jābrauc un
jāmīda tas tehnoloģiskās lietas. Jā, mums tie augi, par viņiem ir jārūpējās, jābaro, jāaizsargā, un ja mēs gribam izaudzēt kvalitatīvu, veselīgu ražu, mums ir jālieto auga aizsardzības līdzekļi. Kā ir ar rapšiem šogad vispār, tā pavērtējot tu situāciju tagad pavasarī, jā, tie stresi nodarīti, jā, kā tur ar fungicīdiem? Rapsi, jā, šobrīd, ko es esmu redzējis, principā visā teritorijā mums ir rapši ļoti labi pārziemojuši. Protams, ņemam, ir briežu postījumi, kur mums ir sējumos, bet tā viss ir pārziemojuši, atsevišķas vietas kaut kur izkrituši, bet tas tāds nenozīmīgi. Un tas potenciāls šobrīd, es teiktu, ir, ko mēs šobrīd redzam, tas ir lielākais pēdējos 4 gadus, 5 varētu būt, kad un šobrīd jautājums, jā, kā viņam nodrošināt maksimāli, lai viņi spētu iznest maksimālo, ko viņi var iedot mums. Jā, kā minējām, jau noteikti fungicīdu lietošanu, arī šobrīd ierobežot gan pārziemojušās slimības, tos perēkļus, kas tur ir, tāpat kaut kādas bojājumi, kur metās visādas botrīti iekšā, ko tīri mums vajag ierobežot. Tāpat jāskatās ir kukaiņi šobrīd. Jā, protams, atgriežoties nedaudz pie tiem Zviedrijas sacensību izmēģinājumiem, ja, tad uz rapšiem viņi ir pēdējos 2 gadus pārliecinājušies, kad, uz ko arī Adam iet, lai ieviestu, ja, ir šis rapšu fungicīds jau ar lietojumu rudenī, un nevis tad, kad ir lietots kāds gatavais maisījums, fungicīds ar regulatoru, ko mēs izmantojam standartā, bet tieši labāko potenciālu iedeva tie rapša lauki, kuros tika atsevišķi lietots rapšu fungicīds, kā mūsu, gadījumā tagad pusmagānīgs kopā ar kariksu. Un šie lauki pārziemoja īpaši spēcīgāki, un pēc tam arī tas potenciāls vienā no laukiem, man likās neticams, ja, bet rapsim bija 8 tonnas. Rekordi, Zinātniskā fantastika, bet, kad mums, kad bija tā apbalvošanas ceremonija un tāds, tad, jā. Un 3. vietai tur bija 6 ar kaut ko. Tad, respektīvi, šī pirmais trīnieks bija no 6 līdz 8 tonnām. Mums likās, kā? Tad starpība aptuveni starp 1. un to 3. vietu ir tikpat liela, cik vispār Latvija ir vidē rada. Pēdējos gados. Mums jau bieži ir arī tāds diezgan arī, cik es nedaudz esmu par to augstāko reģionu ikdienā vairāk, tad tāds skarbs nedaudz tāds sirdi plosošs teiciens, kad, mēs 3 gadus rapsi sējam, bet vēl 1 gadu neesam novākuši. Katram savs. Runājot, teiksim, par to pašu balto puvi, ja? Tad smidzinām vai nesmidzinām? Saka, reizi 3 gados postīga. Tā ir? Kā jūs šeit varat minēt piemēru no savas pieredzes saimniecība, kura mīļā miera labad, jau apkārt daudz bitanieki un viņiem neļauj īsti to rapsi miglot, tur visi metās uzreiz virsū, nenomigloja fungicīdu. Iekrita tas gads bija tā, ka bija baltās puvis gads, un raps tiešām, grūti pateikt, uz skata noteikti 4 tonnas plus. Viņi nokula 2 tonnas, jo tad, kad viņi ieraudzīja, ka tā baltā pūva parādījās, tad viņi raudāt gribējās viņiem, jo puse vairāk noteikti viss sakrita, vēlreiz sagāzās, tie atsevišķie zaļie kaut cik tur noturēja sēkliņas maziņas, protams, kas vēl iedeva, eļas nav, bēdi ielai, tā kā secinājums viens ir jāmiglo, un neatkarīgi neskatoties uz to potenciālu 2,5, 4 vai 5 tonnas,
fungicīds ir jālieto, jo arī 2 tonnas ir 2 tonnas, bet tas risks, ka jūs iegūsiet tonu vai vēl mazāk, tieši tāds pats kā lielajiem, un ieguldījuši jūs tāpat esat minerālu mēslus, auga aizsardzības līdzekļus, un tie atkarībā, šobrīd ir uztaisīt maisījumu apmēram 15, no 15 eiro fungicīdu līdz 33,5 eiro. Bet tas ir nekas salīdzinot, ka mēs zinām rapša tonā no 450 eiro. Tā kā tur ir jāizvērtē katram. Gatavs riskēt uz to, ka, pieņemsim dārgākajā variantā 30 eiro dēļ, riskēt ar kaut vai 400 eiro. Jā. Bet, teiksim, atgriežoties pie kviešiem, T1, T2, T3, kādas ir tādas potenciāli, bet optimālas summas, ar ko zemniekam vajadzētu rēķināties, kad domājot par to ierobežošanu. Teiksim, T1 tas ir cik? Ja nav noslēpums, protams. Šeit jau ir atkarībā, cik kā grib, teiksim, dārgākais zināms ir kā regulators fungicīds mums būs tirgu ir Kariks, kurš būs spēcīgs regulators, varbūt nedaudz vājāks fungicīds. Manā skatījumā viņam prasītos tīri papildus kaut kādu fungicīdu pievienot, ko es redzu, tāds lētākais risinājums, protams, ir tebukanozols, bet pavasarī, lai tā viņa regulējuša efektivitāte būtu, tur jārēķinās. Tas ir rapsijā. Jā, es runāju par rapsijā, un metkanozols, teiksim, tas tāds vidusceļš, kurš salīdzinoši labs fungicīds un salīdzinoši labs regulators. Jā. Tā kā orientējoši rēķinamies no 10 līdz 25 eiro apmēram varētu izmaksāt kā pirmais regulators fungicīds. Tad tas pats attiecās tālāk uz ja fungicīdiem atgriežamies baltajai pūvē, šeit jau arī ir dažādi risinājumi. Tikai visiem jāņem vērā, kura tā darbīgā viela tieši ir efektīvs balto pūve. Uz to arī jāliek akcents, jo rapsī nav tikai baltās pūles, ir arī sausplanku mainība, kas teiksim, netik lielu sākotnējo iespaidu atstājas ražu, bet pirmkārt viens ir mazāk seļas saturs sēklās, jo pākstītes nav tik ilgi zaļas, un pākstis varās vaļā laika apstākļu ietekmē. Ietekme uz judumus. Jā, tā kā zudumi un kvalitāte ražas. Un līdz ar to tā kā jāņem vērā gan baltā pūve, gan arī šis, lai būtu tas smidzinājums uz abām slimībām. Bet savukārt, ja mēs skatāmies uz kviešiem, tad man liekas, tas tāds, vienu mēs varētu skatīties tādu kopīgo portfelīti, ko tad tam hektāram investīcijai vajag, es teiktu, tas vidē ir kaut kādi 110 līdz 150 eiro. Ja mēs auga aizsardzību sarēķinam kopā. Jā, un tad attiecīgi pret graudu tonnām, un cenām par tonu, tad mēs varam rēķināt, vai pat auga aizsardzības līdzekļu investīcija, tāpat nav tonna. Pustonna bišķi vairāk būs, jā. Tas attiecās pa labībām. Rapsī jau tas ir, vēl mazāk. Te ir kaut kādi 300 kg būs. Kaut kas tāds. Ir vērts padomāt, vai ne? Jā. Bet atsevišķi, ja mēs paskatāmies, teiksim, T1, T2, T3, kas tur tā kā dārgākais varētu būt T2 tomēr, jā? Šobrīd, principā, laikam dārgākais būs sistēmas insekticīds, kas diezgan lielu ietekmi atstāja šeit. Mums tagad gan ir tirgu jauns Sivanto Energy no Bayer ienācis, kuru arī tā kā divreiz var izmantot rapsi, un līdz ar to mums ir tā iespēja diezgan efektīvi aizsargāt ar sistēmas insekticīdiem to rapsi. Jā, protams, kad neiztiksim arī bez kontakta insekticīdiem, jo sevišķi acetaprimīdam ir nepieciešams tomēr tas kontakta insekcijas klāt, kas
to ātro efektu rada un pēc tam jau strādā vēlāk sistēmas investīcijas. Un, ja savukārt par tiem kviešiem, jā, tad es varbūt tad liktu tā, tad T1 būtu kaut kur, līdz 20, T2 30 un T3, kaut kāds 15, ne? Tas, aptuveni tā to visu miksējot gan. Sumarizējot šodien pateikto, pirmais ir jāplāno, otrs ir jāizvēlās tehnoloģijas atbilstoši savam spējam. Tad mēģinām tomēr tās investīcijas un tos riskus apzināt. Un trešais, protams, komunicējam ar ekspertiem no nozares. Pat vienkārši šodien parunājot ar šiem diviem brīnišķīgajiem cilvēkiem, kas ir ar kopsumā vairāk nekā 40 gadu pieredzi nozarē, var iedegt tik daudz labu lietu, kas var noderēt jebkuram mūsdienu lauksaimniekam. Visi telefoni ir pieejami, protams, runājam, komunicējam un atbalstam viens otru. Un tiekamies nākamajā podkastā.